Uzreiz! Dažām idejām es pat jūtu, zini, kā tāda kundalīni enerģija aiziet un tāds, pasaki, kā ir netēlo no ko, pasaki, es izgāzos vai arī es negribu šobrīd tikties, pasaki, kā ir. No ķermeņa, nevis no prāta sāc kustēties, līdz ar to kustībām nav nozīmes, kā tu izskaties, tu kļūsti par mūziku un ļauj savam ķermenim izpausties, kā viņš vēlas. Es varu pateikt to, ka es pārkāpu lielākajām bailēm nomirt. Ir 7:30 no rīta, un mēs ejam ciemos pie Samantas Mežmalas, kas ir bačatas instruktore, garīgo un pašizaugsmes pasākumu organizatore, kā arī wow video dibinātāja. Iedvesmojoša personība, tā kā dodamies pie viņas ciemos un skatāmies mazliet kopļā pasauli. Ejam! Nu ko, mēs esam pie tevis mājās? Jā. Tavā templī? Jā. Te ir īstenībā ļoti maigi. Man ļoti patika māja un kāds tas izskatās. Varbūt es sākšu jau ar tevi ar tādiem ašajiem jautājumiem. Labi. Raksturo varbūt 3 vārdos, ja tev būtu jānoraksturo sevi, kas būtu šie 3 vārdi? Uzreiz! Labi, es teikšu, kas tas pirmais ienāk. Harizmātiska, dvēseliska, pārliecināta. Tas pirmais, kas ienāca. Tā ir man tāda paķetīta, kā es sev aprakstu, bet pirmajā, jā. Ok, super. Un, jā, varbūt tu vari pastāstīt, mēs esam īstenībā 8:00 no rīta pie tevis. Ko mēs šeit daram, kāpēc mēs esam tik agri šeit? Jā, rīti priekš manis tāds īpašs laiks. Jo tad es uzlieku tādu spēcīgu nodomu enerģiju uz visu dienu un savā jau vairāk gadu pieredzē ar pašizaugsmi sapratu, ka tas man ir tāds viens no spēcīgākiem ieradumiem piecelties un izdarīt kaut ko sākumā nevis priekš citiem, neatbildēt ziņas, bet priekš sevis, sakonektēties savu ķermeni ar sevi. Tas ir man tāds pamats visam nākošai dienai, vispār labsajūtai un ilgtermiņa mērķiem. Tad tu to dari katru dienu, ja? Tā kā tas ir rituāls? Nē. Katru dienu? Es neesmu tāds cilvēks, kas varu non-stop visu laiku. Es pataisu, piemēram, rutīnu, ko dažas nedēļas, tad man viņa riktīgi apnīk. Tad es bišķiņ tā kā ļauju savu free-flowot. Man patīk ļoti free-flow. Un tad es atkal uztaisu jaunu rutīnu, un tā es kalibrēju. Sapratu, ka es nelikšu sevi rāmīti, ka visu gadu vienu un to pašu, es nezinu, sāk atskratīties. Ka es to pieņēmu, ka es arī dažreiz varu neizdarīt, vai dažreiz arī ja man tāds rebels ir iekšā tāds, nē, šodien mēs to netaisīsim, es to apzinos, uz vakaru es jau saprotu efektu, ka īstenībā nebija labi nedarīt, un tad es jau atkal atsāku, tā kā, jā, pielāgojos sev. Ok, un tu vari padalīties, kas ir tie rīta rituāli, mēs visu laikam esam intriģēti, ko tu dari tieši no rītiem. Tūlīt. Mēģinu atcerēties tādu tipiskāko. Parasti es pieceļos, un pirmais, ko es mēģinu trenēt, ir uzreiz tas, ka es jūtos labi un esmu pateicīga par jaunu dienu. Ka ietrenē to sajūtu, ka es pieceļos nevis, ko darbi, es pieceļos, paldies par jauno dienu, paldies, ka es esmu dzīva, mēģinu galvā noskatīt kaut kādas pateicības, varbūt sevi apskaut. Un tad es parasti dodos veikt kaut kādus, piemēram, elpošanas vingrinājumus, lai vienkārši ieslēgtu ķermeni, un ja man ir kaut kādas negatīvas sajūtas, tas tā dabiski parasti aiziet. Tad elpošana arī dažreiz kratīšanos kaut kādu vai pie dziesmas, ko dejošanu uztaisu. Varbūt tu vari pastāstīt tikmēr, kas tev notiek dzīvē aktuāli šobrīd? Viens no maniem lielākajiem fokusiem šobrīd laikam ir bačata. Teiksim, šodien man būs 5 nodarbības, ko es vadu. Wow. Tā kā tas... Individuālās? Nē, man būs 3 individuālas un 2 grupu. Tā kā tas ir daudz. Manā dzīvē šobrīd, kas ir kaut kas jauns, ko es vēl dažus mēnešus atpakaļ nevarētu iedomāties. Bet man vispār dažreiz sajūta, ka cilvēkiem, piemēram, notiek nedēļa, viņi tur pastrādā, atnāk mājās. Man pa nedēļu, man liekas, ir kaut kāds vairākas dzīves.
Man tur iedomājies, cik daudz tikai par vienu kādu privāto nodarbību notiek ar vienu cilvēku. Man tādas ir jau 10 pa nedēļu. Un katru reizi ar kaut kāda vispār jauns experience, jauna iziešana no komforta zonas. Pēc man arī choreogrāfijas jāgatavo. Cita lieta, diezgan daudz arī šobrīd video projektu. Es tātad taisu. Palīdz cilvēkiem iemiesot viņu autentisko esoru video. Tātad mans nodoms nav vienkārši tā kā filmēt video, bet parādīt cilvēka tā kā, autentisko dabu, unikalitāti, viņa enerģiju. Jo pārsvarā mani klienti ir tādi, kas jūt bišķiņu vairāk un nepietiek arī tikai pēc smukas bildītes. Tur vajag tādu kādu īpašu salikumu, kur cilvēks pēc tam paskatās, un viņš jūt kaut ko vairāk. Varbūt tas video pat nav nekas īpašs, bet viņš kaut ko sajūt, un es ar to palīdzu, un tad arī tāda vairāk klienti. Un pasākumi. Tie gan šobrīd ir jau 3. prioritātā, bet tā tāpat mana kaislība, un es jau gatavoju nākamo ekstātisko dēju, un branč būs, un man vispār daudz idejas nevienmēr sanāk realizēt. Man tiešām agrāk man bija tā, ka Dievs, ar ko lai es nodarbojos, ko lai iesāku. Šobrīd ir man tas, ka man ir tik daudz ideju tiešām, ko varētu realizēt, ar ko var nopelnīt, bet man nav tam laika. Un es tad arī sāku domāt, kas no tā mums vispār ir vajadzīgs. Bet man ir... Bačata Rīgas studijā, kur notiek bačatas nodarbības, un es esmu bačatas trenere. Salīdzinoši nesen kļuvu, kaut kādi jau 3 mēneši drīz būs. Un šodien man ir vairākas nodarbības, un man prieks parādīt arī šo vietu, jo es te pavadu diezgan daudz laika no savas nedēļas, gan pašā studijā, gan arī domāju choreogrāfijas mājās, tāpēc tā ir šobrīd liela mana dzīves daļa. Un cik stundas dienā tu vidē šeit pavadi? Kaut kādas 2-3 nodarbības man parasti ir. Tās ir vai nu privātās, vai nu grupu, vai nu lady styling, kur tīri sievietēm. Šodien man būs 3, piemēram. Tas ir ļoti interesanti, jo šo mērķi kļūt par pasniedzēju uzliku ne tik sen, janvārī. Un tā kā neuzsver to nopietni, jo es nedēļoju bačatu tik ilgi, tur kopsumā 1,5 gadu, kaut arī man ir cita dēļa pieredze. Un tad, kad es ļoti spontāni kļuvu, tur bija dažādi apstākļi, ka viņš pateica, jā, nāc un zināja, kā iemet uzreiz. Nācās ātri adaptēties, man pat nebija laika apdomāt vispār, kas notiek, pareflektēt. Es dažreiz tā kā apzinos, ka es pasniedzu, tur es nezinu, 50 cilvēkiem dažreiz vienā nodarbībā kaut kādas kustības, un tas liekas iespaidīgi. Tā kā es pagaidām esmu tik ļoti iekšā šī brīža līmenī, ka man nepalika vēl garlaicīgi, un es nemeklēju vēl nākamo mērķi. Šobrīd es zinu, ka vienkārši dejošanā ir mans kaut kas vienkārši no bērnības iet man līdzi. Esmu dejojusi sporta dejas, tad arī bišķiņ tautas dejas, pat bišķiņ baletu, tad heels vairākus gadus līdz es nonācu līdz bačatai. Un gribētos kļūt par tādu, laikam, top treneri un dejotāju Latvijā šobrīd. Par pasaules līmeni es vēl nedomāju. Nevis tāpēc, ka es no tā baidos domāt tik plaši, bet es domāju, vai man tas ir vajadzīgs. Jo tur nāk atkal citi izaicinājumi, daudz ceļošanas, ļoti saspringts grafiks. Un kā profesionāli dejotājiem es vēl neesmu sapratusi, vai tas īsti ir mans ceļš, vai arī es nākotnē iepīšu kaut kā bačatu kādā savā citā nodarbošanās iespējams. Šobrīd man viss ļoti patīk, kā ir. Mani fascinē tevī tas, ka tev ir tiešām tik daudz idejas, un ka tu viņas arī lielākoties tiešām realizē. Jā. Un ļoti reti cilvēki tiešām tā pieiet savām idejām, tā kā realizē viņas uzreiz, tā kā iedomājās kaut ko un paiet tur, nezinu, nedēļu, un tu jau esi procesā realizējot. Un man interesē tieši, kas notiek tavā prātā, ka tu vari, kas notiek tavā galvā, ka tev ir tik vienkārši, ir ideja, vai realizējam? Es vienā brīdī sāku vienkārši uztvert savas idejas ļoti nopietni. Man ļoti palīdzēja grāmata The Big Magic no Emily Gilbert. Un tur stāstīja tieši, to bija vairāk tādi pārliecinoši priekš manis piemēri, ka tā ideja, viņa atnāk pie tevis, viņa paralēli atnāk arī pie kāda cita, un viņa paliek pie tā, kas uzreiz tā kā kamitojas tā ideja un uzreiz gatavs kaut ko darīt.
Jo tāpat kā ar kaut kādu cilvēku, tu ej uz randiņu ar kaut kādu cilvēku, nu, tā kā, ja tu tālāk uzreiz neizlēm, ka tu vēlies turpināt tās kaut kādas attiecības, nu, protams, tam cilvēkam nepatiks, ka tu kaut ko citu dari vai tev ir vēl 10 kaut kādi cilvēki. Un tā nav, ja tev ir ideja, ja viņas pie tevis atnāk, tev ir izvēle, jā, nē, tu saki nē, tā. Ideja arī, nu, viņi nesēdēs, viņi negaidīs tevi. Tagad es uzsveru tās idejas kā tādu, no debesīm man atnāk kaut kāds, nu tiešām tāds vēstījums, tas priekš manis, un es nevaru to ignorēt. Tas ir manas attiecības ar visumu, es tā teiktu, un manu radošo es. Kā tu izlēmi, kuru ideju realizēt, kuru nē? Nu, teiksim, tev ienāk tur 10 idejas, jā, foršas idejas, kuru realizēt? Šis man pēdējā laika tāds atklājums, kā to īsti darīt, jo man tieši ir tas, kas šobrīd daudz idejas, un es sāku tā kā viņas mērīt, cik stiprs ir tas impulss no 0 līdz 100%. Un ja tas impulss nav uz tur 80+%, nu manā galvā, kā es to izjūtu, tad es to nedaru. Jo daudzas idejas ir dažādi slāņi, virspusējās idejas. Piemēram, to kāds pastāstīja, viņš dara to, jā, es arī to darīšu. Tas excitements pārsvarā ļoti virspusējs. Tad ir kaut kāds tāds dziļākas idejas, kur tev viņa atnāk, arī kurā brīdī atnāk. Ja man tā atnāk dziļā meditācijā, tiešām esmu tādā ļoti connected to myself, tā jau man skaitās dziļa, un arī tad, kad tā vairākas dienas paliek, un dažām idejām es pat jūtu, zini, kā tādu kundalīni enerģiju aiziet, un tāds reāli ķermeniski jūt. Un tad es zinu, ka tā ir mana, jā. Tas ir tāds viens no spēcīgākiem, ka tas jau ir ļoti attīstīts, tā sajūta, ka tas ir tas. Tu esi darījusi ļoti daudz ko, video, filmējusi, rīkojusi dažādu veidu pasākumus, šobrīd esi bačātas pasniedzēja. Kā tas viss nonāca līdz šim? Ar ko tas vispār viss sākās? Nu, šeit es gribu pateikt, ka tas nebija, ka man tur 3 gadus atpakaļ bija mērķis, ka viss notiks tieši tā, kā tas bija. Es drīzāk pieturos pie filozofijas, ka tu seko savam sirds impulsam kaut kādam, un viņš tev visu laiku vēd un atver jaunas durvis. Un bieži ir tā, ka tu spēr soli, un nākamais kaut kāds solis atverās tikai pēc pirmā soļa spēršanas. Kā spēlē. Jā, kā spēlē. Mēs ļoti bieži ar mūsu prātu gribam izkontrolēt tur līdz mūža beigām. Tur pēc 2 gadiem es nokļūšu tajā karjeras kāpnē, pēc 3 es tur būšu tas, tur pēc 4 es būšu boss. Bet parasti jau tas nenotiek, vai arī tas notiek, bet ļoti ierobežo savu patieso potenciālu. Teiksim, tu stādīji plānu, bet pēc gada tas plāns vienkārši vairs nav aktuāls, bet tu pieturies aiz viņa tikai, jo prāts tā izdomā, tā ir loģiski un vēl kaut ko pamainīt. Es savukārt nebaidos uzticēties savai intuīcijai. Tas ir laikam lielākais, kas mani ved pa dzīvi. Teiksim, es saprotu, ka man vairs nav aktuāls šis projekts vai šis pasākums. Piemēram, ar brančiem. Es neesmu jau rīkojis brančus kaut kādus 2 mēnešus, vienkārši tāpēc, ka šobrīd esmu ļoti aizņemta un mani ar vienu vairāk saista tādi dziļāki pasākumi. Tur ekstātiskā dēja vai kaut kādus vairāk tādus dvēseliskākiem. Līdz ar to, ja es vienā brīdī izdomāšu vairs vispār nerīkot brančus, visdrīzāk tā nebūs, bet, piemēram, retāk es tā darīšu. Ja vienā brīdī es izdomāšu, ka kaut kādi mani video projekti mani vairs nesaista, es neturēšos ilgi uz bailēm, ko es darīšu tālāk. Es spēršu soli, jo to man saka mana sirds, un tālāk redzēs, kur man tas aizvedīs. Tāpat ar bačātu. Es atceros, man zvana Artūrs, studijas dibinātājs, un mēs reāli norunājam pirmajā reizē kaut kādas 40 minūtes, un es biju riktīgā šokā, jo mēs ar Artūru bišķiņu bijām runājuši tur tā, bet nebijām baigi pazīstami, un es biju baigi pārsteigta, ka viņš tā uzreiz tā kā piezvana un piedāvā kļūt par pasniedzēju, tur mācīties un kļūt. Un tas bija pilnīgi negaidīti, tas viss notika pilnīgi negaidīti. Tas bija tā kā viņš uzraksta ziņu, vai tu vari tagad parunāt mans numurs, un mēs sazvanamies. Principā pusstundas laikā viss notika, un kad viņš prasa, es tā kā ir visādas bailes uznāk bāds. Tas vairs nav vienkārši dejot priekš sevis. Tas ir, tu nevari nenākt, jo tu nejūties baigi labi vai tur ne uz 100% atdoties. Tās ir nodarbības vairākas reizes dienā. Un tad sāku par to iedomāties, man riktīgas bailes uznāca. Bet, un es vēl tur parunājos ar visādiem cilvēkiem, un vai man to vajag. Bet es savu iekšēju prasu, tā kā tiešām tas ir jā vai nē, un man tāds iekšēji jā! Un iekšējais jūtu tiešām par bačātas piedāvājumu tādu iekšējo skaļu jā, jo tiešām es to gribēju. Jo kaut kādā mērā es bačatā jau biju sasniegusi kaut kādu savu virsotni, vismaz
tālāk varētu mācīties tur ar kādiem ārzemju pasniedzējiem vai, bet šeit Latvijā jau mazāk, tā kā, un tad, laikam, pasniedzēja līmenis bija tas nākamais, kā es varu atkal iegūt to interesi, pilnveidoties, un tagad man atkal riktīgi čupa ar to, ko es varu mācīties. Tā kā, jā, tas, ko man sirds saka, uzticos tam. Un tā bačāta mīlestība, tad bačātu viņa radās vienkārši, ka tu ieraudzīji, vai kā notika tieši tas klikšķis? Jā, es to laiku vēl dejoju Hiltsteis, bet aktīvi skatījos jau bačātas video tur Instagramā, un es vienkārši nevaram likās, wow, tik skaisti, un kā spēja, tā sieviešu vīriešu miedarbība, un kā ar mūziku tas sasinhronizējas, liekas, ka tas ir iestudēts, ka tas ir kā filmā, bet kas fascinē mani, ka tā ir visa improvizācija. Es ilgu laiku nevarēju tam noticēt. Tā kā, gan jau viņi māna, gan jau viņi tur visu iestudē, vienkārši dejo, bet nē, patiesībā tur lielākā daļa viss ir improvizācija un ka var tik skaisti. Divi cilvēki jūt viens otru, jūt mūziku un sanāk kaut kāds šedevrs un katru reizi kaut kas jauns. Jo arī darbojas pēc impulsa dejas laikā. Viss tavā dzīvē notiek pēc impulsa, pat dejā? Ne viss, jo arī dejā man ir tagad jādomā daudz choreogrāfijas. Un, pēc impulsa var notikt tad, kad kaut kāda lieta jau ir ietrenēta. Dejā. Tu nevari dejot pēc impulsa, jo tu nemāki dejot. Tā kā tur jābūt balansam. Tāpat kā par plūšanu, kas ir impulsa vai kaut kādu plānošanu, es arī nevaru plūst bez kaut kādas struktūras un plānošanas. To es arī sapratu. Ir bijis kaut kāds, teiksim, notikums tavā dzīvē, kas pagrieza to tavu dzīvi tā pilnīgi pa 180 grādiem, kas mainīja visu? Teiksim, kas nāk prātā, kāpēc tu izmainīji to visu un gala beigās nonāci līdz šim punktam, kur tu šobrīd esi? Jā, tas pat nav notikums, vienkārši laikam liels lēmums, kas bija papildināts ar reālu darbību. Kad es pabeidzu universitāti, es iestājos, sāku strādāt ofisa darbu, un jau drīz pēc 3 mēnešiem sapratu, ka man jau paliek garlaicīgi, ir jautri, ir forši, bet es nevaru neredzēt tur sevi strādājot nākamos 40 gadus. Un tad paliku riktīgi dusmīgi uz sevi, ka atkal izvēlējos vienkārši pastrādāt darbā ļoti neapzināti, jo es jau zināju, ka iekšā sev zināju, ka es gribu pati būt sev tā kā uzņēmēja, bet nebija vispār skaidrības, kā to sākt, ko darīt. Un tas laikam lielais solis bija aiziešana prom no tā darba jau pēc 7 mēnešiem. Un tas bija priekš manis tāds izmešana, ka man tur jau bija kaut kādi daži klienti pa sociāliem tīkliem, bet tas nevarēja mani pilnvērtīgi vēl uzturēt. Līdz ar to tas bija tāds, ka tagad man ir jātiek galā ar to. Un kā tu pieņēmi to lēmumu, teiksim, visa sevi prom? Tā kā viss, šis ir pēdējais punkts, es vairs nevaru. Laikam es redzēju piemērus, ka tā jau dara cilvēki. Manā lokā kaut kā sāk parādīties Instagramā kaut kādi koči vai kaut kādi cilvēki, kas ir pametuši savus darbus un sāk iet pakaļ sapņiem, tad arī sākās tas trends par to, ka leave your 9 to 5 un kaut kā tas kļuva normalizētāks un manā jau. Es sāku pamanīt tās lietas, kaut arī mana ģimene vai pat apkārtējie cilvēki, draugi, tas visiem likās vēl baigi traki. Un kā es to pieņēmu? Laikam es sapratu, ka apzinājos kaut savu misijas sajūtu, ka es neesmu šeit, lai tikai darītu ofisa darbu, kalpotu kādam. Tajā laikā kāda kompānijas īpašniekam, kura misija un vīzija man īsti neatsaucās kā cilvēkam, ka man tas nav tuvu un kāpēc, lai es veltu 8 stundas savas dienas, attīstot cita cilvēka vīziju un kaut arī es varētu attīstīt savu. Pie tam, ka tajā brīdī es vēl nebiju pārliecināta, kāda man tur ir vīzija vai ko es gribu nest šajā pasaulē, mana filozofija, bet es jūtu, ka tā parādīsies, kad es spēršu soli, jo bezjēdzīgi kaut ko darīt, man tā kā bija apnicis. Man bija apnicis būt kā visi, apnicis, ka man nesanāk. Piemēram, man ir ļoti grūti koncentrēties uz darbiem, kas man nepatīk. Es ilgu laiku tam pretojos, ka man jācenšas vairāk, vai arī vienkārši jādara kaut kas cits. Kāpēc tu tur mācies, tur kaut kādas finanses vai strādā kaut kādā ofisē, tas nepatīk. Jā, tā tiešām ir. Ko tu ieteikt tiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir šajā punktā, ka
ka tā kā grib, bet nespēr to pirmo soli? Ko tu viņiem teiktu? Nu, var nespērt soli. Var palikt. Mēs jau paliekam, tāpēc, ka mums ir ērti. Ja mums ir ok, mūsu ērtībās paliekam. Ja mēs gribam, tomēr paskatāmies uz savu dzīvi realistiski un savu pavisam godīgi uzprasam jautājumu, vai tiešām man šis ir ok, un ja atbild ar nē, nu tad ir jārīkojas. Un kā pārvarēt bailes rīkoties, vienkārši saprast, ka nekas traks jau nebūs. Tu kaut ko nofēlosi, kaut kas nesanāks, varbūt nebūs naudas, varbūt cilvēki aizies prom no tevis. Tas viss ir kārtībā, bet ja tu savu godīgi atbildi, ja tev attiecības ar sevi ir tādas cieņpilnas un godīgas, un tu ar sevi runā, komunicē, saproti, hei, Samanta, mēs to darām, jā. Lai arī, ko tur citi domā, lai arī kāds būtu rezultāts, es esmu ar tevi, es tev ticu, un pamēģinam, šī ir spēle. Man ļoti palīdz tā doma, ka šī dzīve viss ir spēle, un tad tas palīdz arī nestver to nopietni. Kā tev liekas, kāpēc tu realizē tik ļoti tās savas idejas? Ko tev tas dod? Tā kā tu mainies, nu jā, labāks jautājums laikam būtu, ko tev tas dod, kad tu realizē savas idejas? Nu, es uzskatu, ka katra mana vēlme, tā kā man ir kaut kāda vēlme realizēt kaut ko, un katra mana vēlme ir kā tāds punktiņš pēc punktiņa, un es tā virzos, un tas ir mans autentiskais ceļš. Pirmkārt, ja man ir vēlme, tā ir mana misija viņu realizēt, viņa nav manā galvā vienkārši tāpat. Kāpēc kādam gribās tur, es nezinu, kļūt par bačatas dejotāju, kādam negribās. Ja tā ir tā vēlme, kas tevī, ja tu viņu realizēsi, viņa palīdzēs tev evolucionēt kā cilvēkam, es to uzskatu. Un katru reizi arī tā vēlme drīzāk kaut iziešana no komforta zona, un jo vairāk mēs izējam no komforta zona, jo vairāk mēs attīstamies kā cilvēks, kā personība, un beigās tam ir diezgan liela nozīme manā izpratnē, ka kāda jēga, ka tu dabūsi visu pasaules naudu, pasaules atzinību, es nezinu, visu, ko tu vēlies, beigās svarīgas nevis tās materiālās lietas, bet kas tu kļuvi kā personība, kad tu nonāci tur. Un tad es uzskatu, ka katrs mans tas impulss ideja, ka es eju tālāk un nonāku vēl tuvāk tam manai autentiskākai esībai, kas es esmu. Es redzu šos, es jau šos redzēju, varbūt tur pastāstīt, par ko ir šis? Jā. To mēs ar draudzenēm zīmējam. Mēs dažreiz tā satiekamies, kaut ko radošu daram pašas no sevis, un man visam patīk iedot kaut kādu nodomu. Un arī šai gleznai bija nodoms, ka gribu, lai saliekas visas puzlītes kopā, jo, kā es teicu, man, tā kā es jau kādu laiku jautājos, ko es tur gribu darīt pa dzīvi, man jau daudz kas ir skaidrs. Ir daudz skaidrs, kur manas stiprās puses, mani talanti, ko es varu sniegt šai pasaulē cilvēkiem, bet dažreiz liekas, ka tas viss ir kā bits and pieces un nesavelkas vienā lielā bildē, un tad šī bija tā bilde, kur man bija nodoms, ka viss savelkas. Es vieglīgākais, ka beigās man šī glezna nepatika. Es domāju, pasaules draudziņu glezna, man liekas tāda bērnišķīga, bet es to pieņēmu, un pat priekš manis ir tas kā tāds. Es ieliku tur kaut kādu savu, varbūt, iepriekšējo periodu, tādu neziņu, un ka šobrīd es nonāku zināšanā. Es zinu, kas es esmu, es zinu, ko es daru. Bet tā ideja, ka visi tie mani talanti, kas ir dažādās krāsās, dažādas figūras, viss aiziet tādā vienotā spirālē, un vienojas manā tādā core, manā esībā, kas es esmu tādā dziļumā. Jo no tā dziļuma, no manas tādas dzīves misijas, filozofijas, arī pēc tam aiziet visi kaut kādas manas programmas, produkti, ko es daru savā dzīvē, no bačatas līdz kaut kādiem pasākumiem. Un, jā, es noliku šo gleznu, tā kā vienmēr atcerēties, ka man ir tas core, ka es vienmēr zinu, ko es gribu, un lai nav tā, man dažreiz aiziet tāds, ja es tūlīt aiziešu no turienes, vai beigšu to projektu, ko es darīšu, vai kāds bēs, es zinu, man ir tas core, un no visa es varu visu, tā kā, es varu visu. Super. Kā, jā. Man īstenībā liekas ļoti skaisti tieši kā tā mandala, ka tu aizēji, un tas viss ir tāds dziļš, un te ir tāds ūdens un okeāns, un jā. Es domāju, kas tur var nepatikt? Jā, man tas vispār sākotnēji kosmoss bija domāts. Okay. Man kaut kā vienmēr, tuvu tā kosmosa tēma, es vienmēr varu filozofēt ļoti ilgi par to, no kurienes mēs nākam, kāda ir dzīves jēga, kas būs pēc nāves, tā kā ļoti patīk arī tās krāsas man ļoti rezonē. Kā tev liekas, kas būs pēc nāves? Es ticu reinkarnācijai. Es ticu, ka ir nākamā dzīve, kad es tikšu galā ar saviem šīs dzīves kaut kādiem
uzdevumiem, es nonākšu nākamajā dzīvē, ar nākamajiem uzdevumiem. Nu, man tuvu ir tā tēma. Es arī laikam salasījos daudz par dvēseli ceļojumiem, kur tiešām hipnozes laikā simtiem cilvēki stāsta ļoti līdzīgas lietas, kur viņi nonāk pēc nāves. Nu, es nevaru neticēt. Protams, tā visa varbūt arī kaut kāda, nezinu, matrica, ilūzija, un kā es vēl to izdomāju, es nezinu, bet šobrīd man tas tuvākais liekas. Tev ir nojausma, kas tu esi bijusi iepriekšējā dzīvē? Man ir viena ideja, bet nezinu, no kurienes viņa nāk. Kaut kā, laikam pēc kāda astroloģiskā sesijas man atnāca tā vīzija, ka es biju kaut kas saistīts pat ar karapulku vai kādu bataljonu. Es pat biju vīrietis, bet ne tā, ka es tur kādu šaudītu vai tā, bet es kaut ko riktīgi vadītu, un es biju tāds ļoti stingrs, disciplinēts cilvēks. Jā, nezinu, kāpēc. Varbūt no turienes man ir tāda stingrība, kaut kāda arī iekšā manī, un iespējams šajā dzīvē man tieši ir jātīsta vairāk tā dabiskā, empātiskā puse, kas man arī ir tāda stipra, un man pat gribās uz viņu vairāk fokusēties šajā dzīvē. Es jūtos tā dzīvot no sirds. Nevis no stingrības un tur disciplīnas, bet vairāk no sirds. Ok, izgāzīšos. Mēs neviens neesam perfekts. Mēs visi pieļaujam kļūdas. Varbūt tu vari padalīties, kas ir bijusi tava tāda liela kļūda, kuru tu atceries, kas notika, ka tu kļūdījies, un kā tu to pārvarēji, vai kā tu jūties tajā brīdī? Zini, tās kļūdas, kas man likās lielas, šobrīd liekas niecīgas. Man pat es varu pateikt skaļi, bet riktīgs nieks, kaut kāds sociālā mēdīja klienti ir bijuši. Un es, piemēram, kaut ko ielieku. Vienreiz bija tā, ka man bija vairāk klientu, un es ieliku postu, kas bija vienam klientam, citam klientam. Feedā, jā, bet tur ātri tika izdēts. Vienreiz arī ieliku kaut kādu vienu video, kur beigās nebija noņemts kaut kapkata zīmīte, es atceros. Tas bija, piemēram, ļoti sāpīgi, jo tur bija profesionālā filmēšana, un tur vēl kaut kāda kvalitāte nogāja. Es atceros, riktīgi slikti jūtos, domāju, šausmas. Un īstenībā pēc katras tādas drukas kļūdas man riktīgi besīja. Ja domāju, es tev labs tur kvalitīvs materiāls uztaisīšu, kaut kādas drukas kļūdas vai kaut kāda maza nianse nepārdomāt, jo es neesmu baigi labas detaļām. Kādas tādas lietas. Beigās sapratu, ka viņas vienmēr tāpat notiks. Ir īpaši arī iepazinu sevi, kas neesmu detaļu cilvēks, un varbūt man kaut kādas lietas nav jādara vienkārši. Tas nav priekš manis. Vēl domāju, kļūdas lielas. Kļūdas vis kaut kādas bijušas. Piemēram, es uz vienu no saviem brančiem, pirmo branču organizēju martā, arī tur bija, es nokavēju uz cik? Pusstundu? Vismaz pusstundu nokavēju uz savu branču, jo tur bija kādi mistiskie sastrēgumi pēkšņi. Tas bija tāds riktīgs fails, un tāds nebija bijis. Un kā tu jūties sevī tajā brīdī? Tu tā kā sev saprotoši piegāji tam, vai likās, es taču nofeiloju, vai es kaut ko nemācēju izdarīt? Es konkrēti nācoju, bet atceros, man tajā brīdī vienlaicīgi vairākas domas. No vienas puses tāds, ak, Dievs, šausmas, kā tā varēja. Otrais, es nezinu, davai, pastīsties, kā tas viss sanāks. Kā ir, tā ir. Kaut kā tā. Kaut kāds vēl trešais. Un tas viss uz apli bija tāds, kāpēc tik ilgi, kā. Bet, zini, es jau ilgu laiku esmu sev pārmācījusi, lai arī kas būtu, nekad nesaukt sevi par stulbeni vai tur, ak, Dievs, idioti, kā tāds šķiem. Man nepatīkam ļoti sen, esmu ar sevi tā nerunāju, ka tas ļoti man palīdz. Tieši pozitīvs self-talk, laikam, ļoti basic, bet nereāli svarīga lieta. Un tas, kas man visvairāk palīdzēja tajā brīdī, es atnāku pie jums uz pasākumu, es atvainojos un es pārslēdzos. Jo es nepārslēgtos un grūzītos, tas pasākums neizdotos. Kaut arī, man liekas, beigās viņš izdevās. Tā kā bijusi tādas pozitīvas enerģijas. Tā kā mēs katrā brīdī sevi varam ietrenēt pārslēgties. Jo tās emocijas, kā tādas kā filmiņas, tu visu izdomā apzināti, es nopauzēju, izelpo. Un tā kā var jau sajusties labāk. Tas labākais, ka mēs visu to varam kontrolēt. Jā. Un pastāst varbūt par savu pēdējo pasākumu, kas bija pēdējais pasākums. Pēdējais bija Ecstatic Dance, tas arī bija kaut kas jauns priekš manis, līdz ar to arī ļoti interesanti bija to organizēt. Tā ir brīvā dēļa, intuitīvā dēļa, ar tādu meditāciju, ka tu iedzirdi savā ķermenī, no ķermeņa, nevis no prāta, sāc kustēties, līdz ar to kustībām nav nozīmes, kā tu izskaties, tu esi riktīgi savā tādā aurā,
tu klausies mūziku un tu kļūsti par mūziku un ļauj savam ķermenim izpausties, kā viņš vēlas. Caur dēļu mēs arī varam dziedināt ļoti daudz mūsu emocijas. Piemēram, man bieži viņas ir vēdrā un riktīgi izkustina vēdru, gurnus. Un ar laiku tu taisi tās monotonās kustības un tu jūti, ka kaut kas izmainās tev iekšā, ka vienkārši dziedinās. Tu it kā pakratījies ar tādu nodomu pabūt ar sevi un tu beigās iznāc, dzīve ir skaista, es mīlu šo dzīvi. Tiešām maģiski strādā, jo bieži mūsu prāts ir tik aizņemts, ka nepietiek ar meditāciju, lai noklusinātu to. Mums vajag kaut kādu meditīvu kustību. Un tas nav tas pats, kā kustēties bačatā vai klubā, jo tur visu laiku mūsu uzmanība ir vērts uz ārpusi. Ekstātiskajā dējā mēs vēršam uzmanību uz iekšpusi un jūtam, mēs pat savus orgānus varam sajust. Tas ir pilnīga cita pieredze. Mēs arī mūsu pasākumos cenšamies tā ievest ar garu ievadu, lai būtu skaidra tā nozīme, ka tas nav tikai pakratīties. Tev ir kaut kā bail šajā dzīvē? Es varu pateikt to, ka es pārkāpu lielākajām bailēm nomirt. Un tas daudz ko mainīja, jo, ka tev nav bail nomirt, tev nav bail tā riskēt īstenībā pa lielam. Un ir brīvības sajūta, kā lai paskaidro, ka es zinu, ka tā diena pienāks, bet es nebaidīšos iet naktī viena pa ielu. Es nebaidīšos, nezinu, kaut kur lidot uz Āziju. Es nebaidos no tā, tas notiks, ka tam jānotiek. Tas lielākais, bet kas man bail tādas basic lietas, tā kā katru reizi kaut ko jaunu gribu palaist, kas ārpus no manas komforta zonas, es no tā baidos. Tā kā atkal ko padomās citi, vienkārši citā līmenī, bet visu laiku ir kaut kas, ko padomās citi, vai arī vai man sanāks, vai es izgāzīšos. Tas viss katru reizi es strādāju ar to vienkārši kaut kādā jaunā līmenī. Es jau pieradu. Tas var sajūt, ka es zinu, ka tas būs, es zinu, kā man ar to jāstrādā un ka viss būs labi. Esmu blociņu cilvēks. Man ir ļoti daudz blociņu dažādām lietām. Es varbūt to noskaitīju. Šis ir tāds kopējs blociņš, vienkārši manām pateicībām, visām sajūtām. Tāds mēlraksta blociņš, viņu nekad nepārlasu. Šis ir blociņš manām idejām, kurus tā kā arī pierakstu kaut kādu vai vienu ideju, un tad viņi izsvītro, kad viņi ir gatavi, vai arī tieši aprakstu ļoti gari. Piemēram, tad bija Authenticity Experiment, kad man atnāca plūsma, es tā sāku rakstīt vienkārši tas, kas man nāk prātā. Ņemot vērā, ka tev ir daudz idejas, tad droši vien ir diezgan daudz rakstīts. Jā, tas jau ir, man liekas, otrais mans ideju blociņš. Jā. Tad šobrīd es lasu šo vienkārši fantastisko grāmatu. Es nezinu, tā grāmata ir, bet tur ir tā kā stāsti kaut kādi, nevis lūgšanas pat tā teikt. Es kaut kad ieraudzīju Marijai storijā, mūsu tai Marijai. Viņa uzreiz uzprasīja, man uzreiz vienkārši bija, ka man ir jānopērk, un es tā kā katru reizi lasu, un es bišķiņ apraudos. Es nolieku visu, kas nav mīlestība. Pie tavām kājām, Dievs, tagad es varu iet tālāk. Tagad man ir viegli elpot, dzirdēt un redzēt. Tagad es vienkārši esmu tas, kas es esmu. Es atvēru durvis, un dievišķā pasaule ienāca manī. Un es iegāju dievišķajā pasaulē. Kad zūd robežas, tad viss kļūst vienots. Sveika dzīve, es nāku, es esmu. Jā, un tur tāds tiešām par dažādām tēmām, par sievišķību un par kaut kādu par piedošanu. Ļoti tādas pietiek vien ar to, un es jau tā kā varu daudz ko dziedināt sevī, jo tas man vienmēr sakonektē vienkārši ar source. Un runājot par to, ka tur ir daudz pieminēts vārds Dievs, arī varbūt, man liekas, tāda interesanta tēma tagad mūsdienu garīgajām, tajā visā pasaulē, ka daudziem ir garīgums, bet daudz nav reliģiozi. Un, principā, es tā skaitā, bet es nenoliedzu nevienu reliģiju, tā skaitā arī manu reliģismu pareizticīgā. Teiksim, ka es paņemu visu labāko. Es, teiksim, arī biju Krievijā, man tur ir vecvecāki no tēva puses, un es nopirku bībeli. Reāli aizstiepu no Krievijas bībeli. Es viņu, bišķiņ lasīju, tur tāda sarežģīta valoda, bet ir kaut kas īpaši tajos svētajos rakstos, ka tu izlasi, un tev liekas, ka viss, ka tu neesi viens, ka ir kaut kas tevi aizsargā. Un tā ir viena no labākajām sajūtām, ka tu esi pilnīgi viens, ja tev vēl nav kaut kāda tur
pat tu cilvēki bieži ir arī dzīvē periodi, ka tev neviens neatbalsta. Man arī tā likās kaut kad, un tad kaut kādas tādas sarunas ar augstākiem spēkiem, daudz ko mainīja man. Tas connections, ka tu neesi viens, ka tu visu vari, un ka mēs esam visi viens, tas visu var. Tā sajūta. Tad man ir manifestācijas blociņš, kur es rakstu katru reizi, ko es vēlos, vai arī kā paies mana dzīve, mana diena vai kāds konkrēts vēlmes aprakstu. Šeit ir kaut kāda mana kursu kladīte, kuras webināru klausos un pierakstu vienkārši kursus, kaut kādas galvenās lietas. Un Tie ir tāds stūrītis garīgais. Jā, it kā altāriņš. Man īstenībā bija daudz figūrīnas arī no Bālī, ko es atvedu, bet viņas visas palika vienā sieviešu aplies, kaut kā aizmirsu bija tur man jāpaņem. Šeit man vēl ir nesam pilna kļūt klādīta ar atziņām. Es varu kodu randumā to atšķirstīt, kodu atziņu. Tas vēl kopš es Bālī nopirku šo klādītu un kopš tā laika. Paski kā ir godīgi, viņi to izturēs. Tas ir a blessing for them, nezinu, kā iztulkot. Svētība? Jā, tā ir svētība viņiem. Ka tā doma, ko uzreiz pasaki, kā ir netēlo no ko. Pasaki, es izgāzos vai arī es negribu šobrīd tikties. Pasaki, kā ir. Nevajag neko no sevis tēlot. Laba atziņa. Dažreiz vajag tā arī darīt. Jā. Uzskatu šobrīd, ka daudz vērtīgāk nevis uzņemt informāciju, bet uzņemt enerģiju, un tad es arī ļoti izvērtēju, kas ir grāmatas autors, ar kādu enerģiju, vai ņemt tāds hustle energy, un tas viss. Un daudz vairāk iegūst šobrīd no cilvēkiem. Es varu satikties ar cilvēku un saprast vienkārši, man liekas, visu dzīves gudrību. Dažreiz ar tādiem pareiziem cilvēkiem es attiecies. Es tieši gribēju jautāt, kas tev ir svarīgi, lai būtu, piemēram, cilvēkā, lai to ar viņu lai tev ar viņu patiktu būt? Kas tev ir svarīgi priekš tevis? Laikam, ka mēs vienkārši kaut kā rezonējam viens ar otru, ka šajā dzīves brīdī mēs esam līdzīgās kaut kādās enerģijās un līdzīgos uzskatos, ka tu saproti, ka jūs saprotat viens otru. To pat nevar izskaidrot kaut kā ar vārdiem, bet man svarīgi, ka cilvēks ir tāds sirsnīgs, dvēselisks un ar pašizaugsmi gribu vienmēr sev attīstīt. Tas laikam man tāds svarīgs aspekts. Bet cilvēki vispār saprotu, ka viņiem liela nozīme. Agrāk es biju vairāk tās lonely wolf, vienkārši sasniegšu un tā, un cilvēku otrajā plānā. Un tagad es saprotu, ka tā ir nereāla vērtība, jo katrs cilvēks mums ir spogulis, un katrs cilvēks, ja tiešām tu ar tādu dāsnumu satiecies un tu fokusējies uz to cilvēku, pat dzirdot viņu, tu arī sevi vari dziedini vai sūtot mīlestību otram cilvēkam, tu arī sev sūti. Un tāda ļoti interesanta sinerģija. Es ticu, ka tagad kaut kāda jaunā ēra sāks, kur mums visiem ir jāsadarbojas. Tāpēc arī tāpēc man arī visi tie pasākumi, mani branči, ekstātiskās dēļas, kaut kādas tikšanās un sieviešu apļi, tas viss, man liekas, ļoti vērtīgi. Daudz vērtīgāk nekā grāmatas dažbrīd. Kā tev šķiet pašai, kas ir tava superspēja? Es īstenībā baigi ilgi biju apsēst ar to domu, kas ir mana superspēja, ir mana ģenialitāte. Kaut ko es laikam esmu atklājusi, kaut ko es vēl neesmu atklājusi, kas manī sēž, un to vēl neviens neredz, kaut ko neredzēts citi. Dažas lietas var nosaukt. Nav viena. Super sieviete. Nē, ne tādā ziņā, ka esmu tur nereāli, bet tas, ka ir kaut kāds vienkārši manas stiprās puses. Bet laikam tas lielākais, esmu vizionārs. Un es redzu vīziju. Tā vienmēr bijis arī ar pasākumiem. Ir pasākums, un es vienkārši aizvarot acis, varu ieraudzīt telpas izkārtojumu, ieraudzīt, kur ir dekorācijas, kāda ir jābūt mūzikai, kādam ir jābūt vaibam, iedomāties, kā cilvēki ienāk, kā viņiem patīk. Tas ir arī attīstījies. Tas, ka man jau ir skaidrs, kā es to gribu redzēt, un līdz ar to, kad ir tā skaidrība, es ļoti viegli varu pateikt, ko citiem darīt, kas man ir jādara. Un tā spēja vizualizēt un redzēt to lielo bildi, lai kas tas arī būtu, man ļoti daudz kur palīdz. Tāpēc arī, man liekas, man ir jādara šajā pasaulē lielas lietas, jo es spēju viņas iedomāties pilnā apmērā un tālāk tur sadalīt pa mazākiem blokiem. Tas ir laikam viens.
Otrs, man liekas, esmu vienkārši ļoti tāds labestīgs cilvēks. Es to tik dīvaini teikt par sevi tā. Bet es to pieņēmu sevi, kad biju Balī. Man to ļoti paspīdināja cilvēki, ka tur bija vairāk no krievvalodīgās komunas. Viņi pateica, ka tevī visvairāk mēs redzam dabratu no krievvalodas. Nu jā, tas ir tāds labestīgums, laikam. Ka tu vienkārši citos cilvēkos redzi to labo, un tas man strādā tad, kad man ir atvērta sirds. Tas arī ir, laikam, viena no lielākām manām superspējām, spēja atvērt manu sirdi, ko tas nozīmē. Tad, kad tu jūti mīlestību pret sevi, pret citiem, pret visu dzīvi, pret visu pasauli, tā ir tāda ļoti dziļa sajūta, ka mīlestība arī pret katru situāciju, bet viņu var pazaudēt ikdienā. Ja ir ļoti liels to-do lists, ja visu laiku kaut kas notiek un nav laika vienkārši apsēsties, pabūt ar sevi un atgriezties pie sevis, tas var pazaudēties, un man dažreiz tas pazūd. Un tad ir tie brīži, kad es zinu, ok, šobrīd mēs atramies. Man šobrīd šis periods, ka es jūtos, ka esmu bišķiņ pārstrādājusies, ka man arī atgriežas pie savām sirds atvēršanas praksēm, jo zinu, ka tas bez šī nekam citam nav nozīmes. Līdz ar to no tās sirds atvēršanas man ir ļoti liela empātija. Es jūtu cilvēkus, es spēju viņiem empatizēt. Tas arī ir attīstījies. Agrāk tā nebija. Agrāk es bišķiņ kopēju kaut kādus citu cilvēku paternus, būtu stingrai un prasīgai. Tagad atkal es cenšos iejusties un saprast. Tāpēc arī esmu diplomātiska, ka tas arī nav īstenībā baigi bieži, ka es citiem, kas spēju visus asos galus nogludināt, es spēju. Tāpēc es arī spēju arī intervijas vadīt vai arī ļoti viegli komunicēt cilvēkiem. Jā, laikam arī komunikācijas prasa. Es nezinu, pat viena tāda, kaut kāda viena īpaša. Jā, es tieši gribēju jautāt viena īpaša, kas tev pašai liekas tāda visspēcīgākā. Zini, ticība sevi. To arī man kādreiz pateica, bet ja visu apkopo, ka es sevi tik ļoti ticu un tik ļoti mīlu vienlaicīgi, tas, ka no tā viss arī pārējais izriet. Es ticu, ka es visu varu sasniegt, es ticu, ka man sanāks, es ticu, lai arī, ja man šobrīd nesnāks, izmainīsies. Tāda ticība kaut kam labākiem, lielākiem. Jā, un kā tev šķiet, kas ir tā atslēga, kāpēc cilvēki vēlas no tevis kaut ko pirkt, no tevis kaut ko būt tavā enerģijā? Kas ir tā atslēga, kā tev pašai šķiet? Man liekas, ka cilvēki manī redz to, ko viņi paši gribētu realizēt savā dzīvē vai kādi būt. Teiksim, ja viņi redz, ka es riktīgi kaifoju no bačatas, viņi vienkārši paši grib kaifot un tad nāk uz manām nodarbībām. Ja tie ir pasākumi, tad viņi, tur ir, protams, dažādi iemesli atkal vai iepazīties tieši ar manīm vai tieši ar cilvēkiem, bet laikam uzrunā mana atvērtība, tas, ka es varu, ka es no ko no sevis netēloju, es cenšos netēlot, ka es ļoti daudz, ko esmu jau dzīvē izmēģinājis tādā ziņā, ka nebaidos visu laiku jauni projekti, jauni video attīstīties un darīt tieši kā es gribu. Laikam es dzirdēju, ka daudziem tā liekas īpaši, ka es visu laiku tā kā nepatīk, ka tā pamēģinam to, mēģinam attīstam, nepatīk, ka nemēģinam, pamainam. Tā kā vienkārši, ka esmu pati savas dzīves noteicēja un tas laikam iedvesmo. Ka es dzīvoju tā kā savā patiesībā, dalos ar to, un cilvēki laikam arī vienkārši grib dzīvot savu autentisko ceļu. Es viņus iedvesmoju to darīt. Un kā tev liekas, kam jābūt ir, lai cilvēks būtu tāds panākumiem bagāts, lai viņš sasniegtu to, ko viņš vēlās, to, ko viņš grib? Kam ir jābūt kaut kādas kvalitātes, varbūt nosauc, kas tev liekas? Zini, man pat panākumi nav dzīvē tik svarīgi, kā kaut kas saistiem. Tā kā tas kāpēc. Laikam, kāpēc tev tie panākumi ir svarīgi. Ja tas ir vienkārši kaut kāda nauda, materiālās lietas, tas atnāks un nebūs laimīgāks. Ja tas ir kaut kas globālāks vai arī pat
evolucionēt kā cilvēkam, attīstīties kā personībai, vai, es nezinu, iepazīt kaut kādas savas jaunās šķautnes, vai dzīves jaunās šķautnes, vai vienkārši paspēlēties, vai uztaisīt šajā pasaulē kaut ko lielu, atstāt ko nospriedumu, bet arī ne no tāda ego, bet vairāk no tā no sirds, vai arī, nezinu, kādam palīdzēt. Man liekas, ja ir spēcīgs kāpēc, bieži tas saistāts, ka pašiem mums bijušas kaut kādas traumas, kaut kādas lietas, un mēs gribam tā kā ar savu darbu tā kā palīdzēt un vienlaicīgi dziedināt sevi un pārējos. Tā kā jā, mums jāuzprasa sev, kāpēc vispār tas viss jādara? Kāpēc tas tajā darbā? Kāpēc tu dejo? Es, piemēram, caur dejošanu redzu misiju, ka es katram cilvēkam uzlaboju garu stāvokli, ka es iedrošinu, ka es palīdzu sievietēm justies sievišķīgāk, parādu, ka ir ok kļūdīties. Tas priekš manis ir svarīgi parādīt cilvēkiem, ka viņi var būt cilvēki un ka tas ir forši vienkārši trenēties un attīstīt sevi. Vēl viens jautājums, ko es gribu tev pajautāt, kas tevi šobrīd triggerē? Kas tevi paši šobrīd triggerē? Pēdējā laikā mazāk skatos Instagram. Vienkārši tāpēc, ka man kaut kāds bišķiņ anxieties jau sākas. Tas notiek, ka pa daudz visu dzīvē. Kas mani triggerē, kad kādam ir ļoti daudz, tur liels community vai nereāli daudz pērk kaut kādus, tur tiešām spēj pārdot uz lieliem čekiem un lielām summām kaut ko, tas liekas tāds, wow, es arī tā gribu. Kad, vajag interesanti, jā, kad no sevis tā kā rāda savu kaut kādu tādu nepatieso pusi, kas ir interesanti. Jā, ka tu, teiksim, pazīsti kā cilvēku, bet tu redzi kaut ko citu, saka, sociālos tīklos. Tas ir interesants, tur es vēl strādāju, zinu, kas tad, otrs par manīm tad stāsta. Jo, principā, tu Instagramā rādi visu patiesi, vai ne? Es cenšos maksimāli, kaut arī tas jau arī sāka aizdomāties, ko es nerādu patiesi. Ja? Tā kā vienmēr jau autentiskumam nav tur, ka otrs sasniedz autentiskumu, nē, tur ir jau visādi līmeņi, varbūt man jāpiestrādā pie nākamā līmeņa. Jā, jo reizēm ir tā, ka mēs darām savu lietu, kaut ko darām, bet ir uzbūrts kaut kāds burbulis sociālajos tīklos, ja, kad redz, tagad visi mani redz šādu, man ir jābūt šādai, vai tev nav dažreiz tā sajūta, ka tā kā, man kaut kādam standartā ir jāiekļaujās, es nevaru tur dalīties ar kaut ko. Man dažreiz ir tas, ka man liekas, mana lielākā auditorija to nesapratīs, tāpēc man ir jāpielāgojas tiem, kas nesapratīs, bet man vajadzētu mazāk domāt, ko viņi tur sapratīs, nesapratīs, vienkārši maukt savu patiesību. Tas man ir tāds. Tad man pozitīvi šobrīd tā triggerē kaut kādi Bālī Taizemes story video, jo es gribu tur potenciāli šogad, vai arī no janvāra, šajā ziemā nokļūt. Kas vēl, protams, kaut kādi smukie bačatas video, kas redzu, tik labi sanāk, es arī tā gribu. Kad, piemēram, ir kaut kāda grāmatas atklāšanas pasākums vai arī liels launch savam produktam, tas man liekas, wow, tas tā arī priekš man ziemas arī tā gribu kaut ko tādu vērtīgu, fizisku arī producēt šajā dzīvē. Tā kā tā. Un pēdējais jautājums, ko tu gribi atstāt aiz sevis, uz šīs zemes? Kas ir tas, ko tu gribi atstāt? Man laikam gribās parādīt ir kaut kas vairāk, nekā mēs tur gadsimtiem ilgi domājām, ka ir vienkārši kaut kāds darbs, kaut kāda izdzīvošana, ka ir citas realitātes, citas dimensijas, ka ir kaut kas vairāk par to, ko mēs varam sataustīt. Un ka beigās vissvarīgākais mūsu dzīvēs nav ne lietas, ne darbi, bet cilvēki. Tās ir dvēseles, es uzskatu. Un, ja mēs būtu vieni uz pasaules bez neviena cilvēka, bet ar visu, ko mēs kādreiz esam vēlējušies, tam nekam nav nozīmes. Tāpēc vairāk kultivēt tādas mīlošas, cieņpilnas attiecības vienam ar otru un kā komunām, jo es kaut kā ļoti intuitīvi jūtu, ka šobrīd komunās būs milzīgs spēks ar līdzīgi domājušiem cilvēkiem, kur mēs varam runāt no sirds, iedarboties no sirds, gan darbos. Tagad arī man liels izaicinājums, kā darbā visu darīt no sirds un komunicēt ar cilvēkiem no sirds. Dažreiz grūti, jo tur dažādi momenti.
Un ko es vēl vēlos? Saprast, ka kaut kas ir vairāk, attīstīties garīgi, atvērt sirdi un taisīt komunas, attīstīt mīlošas, cieņpilnas attiecības ar pārējiem cilvēkiem. Tā kaut kā. Un evolucionēt kā personībām, tā kā attīstīties kā personībām, attīstīt mūsu apziņu, paplašināt, tā kā pārvarēt, katru reizi mēs pārvaram bailes, kāpēc es taisu biznesu, jo tas patiesībā vienkārši attīsta manu personību. Tas, kas ir rezultāts maz svarīgāks nekā tas par to, kā es kļūstu, kā es evolucionēju arī garīgajā līmenī, tajā visā stāstā. Jā, tā kā principā ir vienalga, ko tu darīsi šajā pasaulē, tas būs par augšanu, par tevis attīstību. Īstenībā, jā, tas vispārējais ir tā kā instruments. Paldies tev liels par visu ievešanu tavā pasaulē, kur noteikti ir vēl tur varētu vēl un vēl rakt, jā. Bet, jā, ir vienmēr interesanti paskatīties, kas notiek tavā prātā, paskatīties, kā tu dzīvo, kāda ir tava diena, jā, ieradumi, jā, jo tas viss veido mūs, tas viss veido, jebkas, ko mēs darām savā dzīvē. Tā kā paldies tev liels par ieskatīšanos. Paldies tev, ka uzaicināji mani. Paldies tev. Jā, tiešām. Paldies tev liels. Ļoti jauki, jā, padalīties.